Tā. Tik tādu būtu. Tagad tikai vērs prātu. Viss pēc scenārija. Vispirms atmaidzināšanas pasākumi. Tād nepatīkamās ziņas. Tad atrisinājums. Tā, cik jau ir 5. Rauss jāiešai plītiņā, lai smaržo. Jau mājās? Dēls, kāpēc pirkumi mētājas viesistabā? Un kas tā pa smaku? Kā tādā kaučuka rūpnīcā? Tur nu neesmu bijis. Tur nu neesmu. Uzdevošu pēc piedegušu raušu. Un svaigi izlietas krāsas. Stāv baltā kaldā. Sorry. Gribēju kā labāk. Sanāca kā vienmēr. Bet raušu un galdauts. Vēl ir tikai ziedīgi no viss, kas man tev sakās. Dēls, tu mani biedē. Tu nekad ar savu māti vēl tā neesi runājis. Iesēd. Zaļā zvaigzne. Nu, gan ir jāmeklē pilieni. Bet tas taču ir. Un ir plāns. Austrumu stūris, 2 logi un tālāk tāda kā zobpirs. Un te pašā vidū iezīmēts ringulis. Dēls varbūt saprast, ko vairāk. Kā tad? Izsmies man no paskalām. Nest uz muzeju. Parādīt darba biedrenēm. Tās ir atkal liekas acis un ausis. Bet ja nu Rainers patiesi ņem to lietu savās rokās, kas zina, ko viņš te karstumā var savārīt? Sasodība. Pamatīšanās. No viena autobusa otrā. 6 stundas. Vakars arī vēl nav tālu. Nekas no vairs. Vēl tikai pusstundas gājiens. Ja tai ola vecenē var ticēt. Manas olas! Trāpjās autobusā visām olām. Kam suns? Kam kaķis? Ārstu kā? Ārprāts ne autobus. Zaķu krogs. Tad jau zaķu mūžu arī nevajadzētu būt tālu. Jāiet kaut kas iepurst. Lai nav jālec, ka plikam nātvēs, varbūt var parunāties ar kādu, ievākt ziņas. Neviens dzīves dvēseles. Izspēldēšu tūlīt kaut kādu grošu nospiķotā ķipteli. Vēl viņi beigušies ēd. Tu šeit? Kāpēc tieši šeit? Es nezinu. Toreiz man bija vienalga, kur. Tikai projām. Projām no visiem un viss. No tavas mātes, kam es biju tikai sētnieces ļīļa un neko citu. Viņi manī nespēja saskatīt. Varbūt nevajag. Es gribēju teikt, nevajag atkal sākt strīdēties. Šausmas. Es nezināju, ka būs tik grūti. Šito smaržu garažā var savost. Uzliec vai padziest. Ir jau rekas sen atzīst. Tu tos pienu trapīšus sarakstīji, uznāks kontroli, tad dabūs pa to krāgu. Kas tad to tev zināja teikt? Mēs tā drēģi bišķi pasēdējām ipiģinājām. Kā tad? Nu, drēģies jau tev tas lielais zinātājs.
Sēž ķēķī pie loga, dzer kanģu un lamā valdību. Tu labāk domā, kā to Eiropas stūdu laukumu pabeigt. Tur suns lauka ārdās. Varbūt, ka Jančuks pie viņa pieskrējis. Muļķības. Jančukam Rodžers muti laiza. Iešu paskatīties, kas tur ir. Jančuks? Pie manis? Nu, vai tad pie manis? Reklīdz tur, ka piecels vispār. Es nonācu padzerties. Ar nazi rokā. Tas tā, katram gadījumam. Ir suns vaļā. Suns? Klausies, taču. Suns taču ir laukā. Ko es varu zināt? Piecels augšā. Pat lietas tā kā izskāt. Smok? Un tik bailīgi. Anda, tu kliedzi vai man rādījās? Laikam jau pasaule ir galīgi otrādi apgriezusies. Pa nakti rīko dziesmu svētkus. Un pa dienu, kad tā saulīte pa zemes virs ripo, tad viss tā kā izmirš. Kā pēc ātrumspācija. Kā otrā dienā pēc Jāņiem. Kad līdz pusdienas laikam nav neviena dzīvu dvēseli. Bet ja jau tu esi, vai golai pie astes piesiet, tad tik celies un ej. Labs īstis apkārt. Esam ēduši. Piesēdi jau tu arī. Smaržo debesšķī. Kārtīgs saimnieks. Bet nav laika. Darbgāji. Šodien sākam taisīt jaunu mēbeli pērku. Anda, es ieskaitu pēc bērniem uz tavam plaukam. Varbūt pat atbrauks līdz pastīties uz darbnīcu. Kas un kā? Ciemiņš. Agrāk tā kā nāks man līdz. Andai draugs. Ko? Ko laikam apkārt prātīgs sūka aizdod, lai ietis, ne? Ja tāds tās lietas, tad gan man atradīsies laika apsēsties. Varbūt, kad man arī te kāds vairs ir sakāms. Pasaka, lai tas vairāk pabīdās. Tev varbūt slikti ar dzirdēšanu? Kas nodās? Tad ir viss komandē. Paznots. Kurš ir paznots? Ieborē kārtīgi savā cāri pakauks. Ja kāds te būs snots, tad tas būs es. Varbūt jau šoruden. Prieks pie Dievs! Pārbaš. Pasauli džēlīgā! Kādas lietas! Kādas lietas! Sani, es darbā kādu puķi. Un tu vēl prasi, protams. Māte, visas tavas skaistās Jorģīnes. Ar tām taču 3 govis var izmitināt. Nē, nu, va tu rinksies vienreiz. Tādā brīdī, kad tas cilvēks ir atradis pašu dārgāko, kas vispār šai pasaulē var būt. No riktīgs seriāls.